Čau, laipni lūgt atpakaļ mūsu vlogā. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts un šodien mēs esam ieradušies ļoti interesantā notikumā jauniešu futbola sacensībās Riga Cup. Parādīsim dažus klipus no Audas mača un tad tūliņ sāksies. Ejam iekšā. Tagad būs bīstama epizode Audai stūra sitiens. Auda noturamies. Kur Viļņa izspēlē no stūra sitienu un ir diezgan liels. Cerams, ka Viļņa kļūdīsies. Jā, tas ir vārdsargs. Ok, tas vārdsargs izglāba Audu. Malači, Auda. Akal Viļņai ir bīstama situācija. Un no tā sanāk gols. Kas notiek? 2-0. Auda iedzinējos. Es ceru, tomēr kaut kas uzlabosies, bet tad redzēs. Pirmais puslaiks Audai ir ļoti neveiksmīgs, cerams, ka atspēlēsies un otrajā, un kāds tad no pirmā puslaika? Manuprāt, bija tiešām diezgan līdzīgs, interesants puslaiks, bet, protams, Viļņa daudz vairāk uzbruka. Viņiem bija daudz bīstamāki uzbrukumi, daudz stūri, tāpēc nevēl pēc pirmā puslaika 2-0 rezultāts Viļņas labā, bet Audai uz puslaika beigām bija daudz bīstamu standarta situācija. Uzliek jaunu uzbrucēju, uzreiz kaut kas sāk notikt. Jā, viņi nomaina uzbrucēju, līdz ar to arī varētu būt diezgan, otrais puslaiks cerams būs daudz sīvāk, daudz interesantāks, jā. Protams, cerams, ka jā. Un parunājām ātri par Ajax RFS maču. Ļoti forši RFS vakar uzvarēja. Visi priecās, Ajax fani gan ne. Viņi bija centrā. Gribējām šķiet, ka mūsu brīvs piemekli nogāzt kaž zemi. Tā situācija tiešām vakardien pirms spēles pie Vībijas pieminekļa tiešām bija ļoti saspēlēti, kad bija jābūt reāli policistiem, bet viņi laikam tiešām tur nebija. Viņi bija uz RFS maču atbalstīt RFS? Un visi tiešām tā Ajax fanu uguņošana pirms mača, tas bija par traku. Tas bija reāli ļoti bīstami. Diezgan arī reportāri, bļāviens, piekāva. Atņēma kameru, tas arī ļoti nepieņemam īstenībā. Es šito negribu, lai redzētu atkārtojamies. Tā, kad Anglijas fani būs, gan jābūt bļāviens visiem policijas vienībām pie viņiem. Jā, tā ir. Un arī, protams, pēc mača mēs, skatījāmies maču. Mačs bija tiešām lielisks. RFS darīja principā visu, lai uzvarētu. Būsim godīgi, viņi arī principā visu spēli aizsargājās. Ajax daudz vairāk uzbruka, Ajax ieguva vārdus, bet bija aizmugure. Bet, manuprāt, RFS tiešām ar savu cīņas sparu, ar sirdi un dvēselēšām nopelnīja svarīgu uzvaru. Uzvara un pelnīja. Ļoti vēsturisku uzvaru, kurā, principā, nekad nav nekad tiešām tāds Latvijas komanda uzvarējusi tādu top grandu. Tieši tā, mēs tagad vēl parādīsim no otrā puslaika dažus klipi. Audai gols! 2-1. Ļoti labi, ļoti pozitīvi, ka tā tiešām ceram uz vēl vieniem Audas vārtiem. Tiešām jāsaka Audas priekšu, jo viņi sāk atspēlēties. Spēle beidzās. 5-1. Tas nav pieņemami. Pēdējais gols bija tāds, ka aizsarga paņemt nevis lēnām tipina. Tā priecīgi tipina pakaļ bumbai. Manas domas reāli, ka pēc spēlēs puslaiks var redzēt, ka bija pozitīvi, bet ļoti slikts puslaiks. Principā viņi ļoti tā netik daudz uzbruka un tiešām ielaist 5 vārti. Iesists 1 gols, 5-1. Es te žodīgi nepieņemam, bet vēl spēles, protams, ir rītdien un Parīz. Tā kā cerams, varbūt tur viņi pēms kādu uzvaru. Bet šā spēle tiešām nebija ļoti veiksmīga un sekmīga Audas izpildījumā. Paldies, Auda! Tā mēs esam otrajā dienā Riga Cup turnīrā, Auda pret FK Meta spēlēs un varētu būt tiešām interesants mačs, jo šodien jau abas komandas aizvadīja pirmās spēles. Ļoti sīvā cīņā Auda izdevās uzvaru, neizšķirt pret... Priekš Auda tā ir uzvara šajā turnīrā. Principā kā uzvaru viņiem izdevās nospēlēt 1-1 pret Viļņas komandu, tā kā vēl viena Viļņas komanda. Jā. Un Meta prāt uzvarēt RFS akadēmiju ar 2-0, tā kā tiešām būtu interesants mačs arī šis. Auda spēlēs slikti nospēlēja un ir pendela. Gan jau, ka Meta trāpīs, bet cerams vārdsargs atsargās. Jā, bija diezgan bīstams
izklupiens no muguras. Bet tas bija nevajadzīgs. Viņš varēja to neizdarīt un vārds iespējas būtu atsargājis. Skatāmies pendeli. Tāls ieskrējiens, tipina kaut ko un tā, pirmais pēc beidzās. 2-0 Auda zaudē, ielaiž pendeli, pēc tam viens spēlēs apskrien pusi Audas komandu. Kas notiek, Džeki? Un galvenais sākums tāds pats kā pret FK Viļņu Audai. Pret tā kā Viļņas akadēmija arī pēcpuslaika beidzās 0-2. Tagad arī 0-2 pēc pirmā puslaika. Cerams, ka atspēlēsies. Bet pēc Viļņu otrais bija daudz tiešām slikts otrais puslaiks. Cerams, tagad tas neatkārtosies. Tagad skatīsimies, kas notiks tālāk. Pēdējās minūtes soda sitiens. Mets spēlētē simulēja, bet tāpat tiek izpildīts. Un pārdo, vēl iespēja sitiens. Tā, spēles beigas, 2-1, tā arī beidzās. Tas bija traki. Es to tiesnesi vienkārši gribēju kaut ko izdarīt. Mēs tā besi. Jā, šī bija tiešām smaga spēle Audai. Bet, diemžēl, pašās beigās tiešām Audai bija pāris tiešām bīstami centrējumi, varēja arī gūt vārdus. Bet viņi to neīstenoja. Mets spēlētāji grūstījās, tiesnesis pastījās. Un pateica, ka turpinām spēlēt. Bet, diemžēl, zaudējums 2-1 Audai. Cerams, rītdien vismaz būs pirmā vienīgā uzvara. Mēs esam Rīga Cup 3. dienā. Audas maču Rīga FC par pēdējo vai 9. vietu. Redzēsim, kā viņiem ies. Un šodien tad mačs sāksies jau 9 no rīta. Tiešām agrā spēle. Tagad ir puslaiks un ir 1-1. Cerams, Auda beidzot vinnēs. Šis ir viens no labākajiem Audas mačiem šajā turnīrā. Un pateicoties tikai vienam uzbrucējam. Jā, pirmais puslaiks noslēdzies. Un, tiešām bija interesanta spēle, ja godīgi. Sākumā FC Riga guva vārtus. Pēc tam Auda tiešām centās izlīdzināt, spieda daudz uzbrukums un arī līdz ar to arī izdevās nolīdzināt. Līdz ar to arī Audas tiešām komanda nenormāli cenšas. Uzbrucējs. Straikers guva skaistus vārtus. 1-1 pēc pirmā puslaika. Vārds arī sit pendeli. Šais varētu izglābt visu Audu. Labi, tik smuki, precīzāk nevar izdarīt. Perfekti pendeli no vārdsarga. Ļoti ideāls sitiens precīzi apakšējā stūrī. Izšķirošais sitiens, ja Auda trāpa, tad Auda uzvar. Jā, skatāmies, cerams, būs tiešām veiksmīgi. Un perfekts sitiens un Auda ir uzvarējusi šo maču. Ideāli pēcspēles sitienu sērijā. Panākums Audai. Audai ir Rīga Cups beidzies, 9. vieta. Diemžēl bija baigi zemu, bet vārds trāpa pendeli un ļoti smuki sargā. Paldies vārdsargam un paldies komandai. Jā, tiešām veiksmīgi izpildīts Auda. Auda tiešām veiksmīgi izpildīja visus sodu sitienus. Pirmo gan pāri vārtiem, bet pārējie bija ļoti sekmīgi. Vārdsargs tiešām darbojās vārtos ļoti labi. Atvairīja 2 sitienu, līdz ar to arī Audai panākums mačā pret FC Riga par 9. līdz 10. vietu. Un par laimi Auda būs pirmspēdējā, nevis pēdējā. Tā kā arī ļoti pozitīvi. Un arī Audas vārdsargs tiešām ļoti labs bija pendelēs. Paldies komandai, paldies trenerim, paldies visiem ar šo arī. Mēs beigsim. Un tikamies citos mūsu video.